Labdien, dārgās dāmas! Paldies! Man ir tas gods šodien būt kopā ar jums. Tā ir mana pirmā reize. Man tēma ir, kas es esmu? Kas es tāda esmu? Laima. Ar ko sākt? Ar bērnību. Jums var pateikt, ka man bērnība bija brīnišķīga. Man mamma strādāja un tētis no rīta līdz vakaram. Es biju nedēļu bērnu dārzā. Un vislielākās bailes man bija par to, ka man nepaņems. Un es atceros, man bieži prasa intervijās, Laima, kādas jums atmiņas ir par jaungada eglīti? Es vienmēr domāju, kas man ir galvenais, kas man ir vispilgtākais. Tas ir tumša istaba, liela egle, un es braucu ar mašīnīti apkārt tā eglei. Neviena vairāk istabā nav, tāpēc, ka māmiņa man veda agrāk nekā visus pārējos bērnus pirmdien. Tāds bija sākums manas dzīves. Es esmu degusi, slīkusi, bijusi vietās, kur šauj jau 16 gados. Tāpēc, ja es jums stāstīšu tādu savu biogrāfiju, mēs vienā dienā netiksim galā. Labāk es jums kaut kādus spilgtus momentus, kas man dzīvi izveidoja. Varbūt kādam tas arī derēs. 12 gados es aizgāju uz konkursu. Visi laikam zina, daudz ir lasījuši. Es tik daudz par to esmu pļāpājis. 12 gados aizgāju uz konkursu. Es negribēju iet. Vienkārši man draudzene gribēja dziedāt. Es zināju, ka es būšu ārste. Visi mājās to zināja. Es aizgāju uz konkursu kopā ar viņu, lai viņi nebaidītos. Un tur es iepazinos ar maestro Zahodņiku. Viņš tad strādāja ar Raimondu Paulu. Viņš stādīja balsis Norai Bumbierē un tādām lielām zvaigznēm, tā laika zvaigznēm. Un man bija nērti viņam atteikt, viņš kaut kā iemīlēja man un visu laiku sauc man uz savām stundām. Un es domāju, vecāks cilvēks un tāds nopelniem bagāts, es nevaru atteikt. Nogāju vairākus gadus pie viņa. Tur es starp citu iepazinos ar Žoržiku Siksni pie viņa mājās. Man tad jau bija kādi 14 gadi, es jau biju 2-3 gadus nogājis tur pie viņa. Un viņš laikam pagriez man pret mūziku. Viņš visu laiku stāstīja, Laima, tu būsi labākā, tu būsi labākā. Es domāju, ko viņš man te stāsta? Es vispār būšu ārsti un vispār netaisos dziedāt. Bet kaut kas manī tāds notika, ka es ieraudzīju pēkšņi mūziku, man sāk tas interesēt, un jau pēc nav svarīgi daudz, kas notika, pēc kāda laika parādījās nākošais ļoti svarīgais moments. Manā dzīvē bija tikšanās ar Raimondu Paulu, un Raimonds uzaicināja mani uz saviem koncertiem, viņam bija 14 koncertus uz Maskavā, tajā laikā televīziju un viss. Es jau tajā laikā braukāju ar orķestriem, visādiem roka muzikantiem, un jau viss bija labi. Sporta pīlis, visi Laimā, visi forši. Bet pēkšņi Raimonds saka, Laima, met nost visus savus koncertus un brauksim pie manis uz maniem koncertiem. Un es no sākuma domāju, kā es te visu nomainīšu tos savus koncertus. Bet atkal laikam, tā man attieksme pret cilvēku, kurš ir mūsu ģēnijs, vai ne? Nav mums šodien zālē cilvēki, kas neteikt, ka Raimonds Pauls mums ir pirmais un galvenais, vai ne? Un tieši tāda pat arī manam attieksme bija pret Raimondu, un tāpēc es visu atmainīju visu un aizbraucu. Un viņam bija taisnība. Tajā pa tām 2 nedēļām es kļuvu populāra. Visi zina, laikam, ka man nemīlēja tad KGB. Man tad stūra māja vispār ļoti nemīlēja, un tāpēc, ka es vienmēr runāju ar cilvēkiem, kur aizbraucu, sazvanījos, un tāda brīvastības sajūta. Es vienmēr gribēju būt brīva. Es vienmēr sev teicu tā, ja man neizlaidīs uz ārzemēm, es aizbraukšu, es emigrēšu. Paldies Dievam, ka es līdz kādiem 20 cik gadiem to neuzzināju, ka es nevaru izbraukt, ka viņi man nelaist ārā. Bet bija Bratislavas Lira, tāds liels festivāls tajā laikā. Viņš bija tā kā Eirovīzija.
26, man tā liekas, ka žūrijas komisijas, no dažādām valstīm žūrija, 26 cilvēki. Un man nelaida ārā no valsts, bet pateicoties Raimondam Paulam, kurš pazvanīja, kur vajag, un man tomēr izlaida tāds Aleksandrs Jakovļevs, viņš bija labā roka Gorbačova. Es pēc tam ar viņu satikos un viņiem uzprasīju, kā es vispār tiku ārā. Viņš saka, Laima, es pazvanīju Pugo, galvenajam mūsu stūrmāju cilvēkam, un uzprasīju, ko Laima ir izdarījis tādu, kāda lieta uz viņas ir. Viņš teica, viņas slikti atsaucās par Čehoslovākiju. Viņš saka, es ņemu uz sevi, lai brauc. Un pēdējā vārda Raimond Paul bija, Laima bez pirmās vietas neatgriezies. Iedomājieties manu sajūtu. Es nezināju, ka man izlaidīs, tāpēc man kostīmi bija iemērcēti. Kleita bija nosēdusies, rāvējslēdzējs saplīsis. Es braucu ārā, nezinādama, viss kā skatu bija no kāpnēm. Man bija tik šauri tie svārki, ka es zināju, ka es nokāpšu lejā. Kā es tikšu atpakaļ augšā, es nezināju. Un mana galvenā tāda, tajā laikā es nezināju, Nikola bija tajā gadā tāda no FRG, tāda dziedātāja, kur bija ieņēmis pirmo vietu Eirovīzijā. Viņa bija tā, ar kuru man bija tā lielā sacensība. Un viņa dziedāja pirms manis un aizgāja kopā ar ziediem, ar mikrofons bija iekšā viņa ziedos. Un simfoniskais orķestris sāka spēlēt man dziesmu, un man nav mikrofona. Un pēdējā momentā man iegrūda to mikrofonu, es izgāju ārā, un es karoju ar visu pasauli tajā festivālā. Nezinu, man bija tāds spēks, kurš man vairāk nekad nav bijis. Un pateicoties Bratislavas Lirai, kur es iegūju patiešām pirmo vietu, es atgriezos mājās. Paldies! Tas bija tik sen! Es atgriezos mājās un jau dzelzs aizkars priekš manis bija atvērts. Es apbraucu visu Ungāriju, Bulgāriju, bijušo tās republikas viss ar koncertiem un viss jau bija vaļā. Un nākamais solis svarīgs laikam bija Stens Kornelijus, amerikāņu producents, kurš atbrauc uz Krieviju, uz Padomju Savienību. Un mums bija tikai viena firma Melodija, kur izlaida plates tikai viena. Un viņš gribēja lai viņa dziedātājs, country mūzikas dziedātājs, nodzied 2 duetus ar mani. Es domāju, priekš kam man tas ir vajadzīgs? Kaut kāds country dziedātājs, Amerika. Priekš kam? Man ir 3 koncerti dienā, es nevaru. Bet atkal sirdsapziņa. Bet es visu laiku domāju, ka laikam galvenais mans ceļvedējs ir mans sirdsapziņa. Es domāju, kā es atteikšu. Neviens jau neteiks sliktu vārdu par Melodiju firmu. Viņi pateiks, tā ir laikam ļoti kaprīza dziedātāja. Un es atbraucu, visu pārcēlu, atbraucu, nodziedāju. Pēc pāris mēnešiem man atnāca uzaicinājums uz Ameriku. Piedāvāja man kontraktu, lai es rakstu tur plati. Un redziet, cik garš ceļš. Tajā laikā Amerikā teica tā, kad braucu uz Ameriku, teica tā, Laima, galvenais, lai būtu veselība. Amerikā medicīna ļoti dārga. Labi, es apgāju visus ārstus, man pat teica, ka es esmu pilnīgi vesela, ļoti lepna aizbraucu, visu, kā vajag izdarīt. Pēc pusgada, es jau tur sāku strādāt, pēc pusgada es stipri saslimu. Un man bija vēzis pēdējā stadija, un pateicoties Stenam Kornelijusam un amerikāņu ārstiem, es šodien stāvu jūs priekšā. Tā ka tas garais stāsts, kā mēs varam iet vienās durvīs, otrās un viss izmainīties. Un pateicoties manai sirdsapziņai un kaut kādai cieņai pret vecāku, pret nopelniem bagātu, vispār pret cilvēku, visu manā dzīvē izveidoja tādu, un es tādu tā kā tādu šodien esmu. Un mana karjera un viss pārējais. Es nekad neko tam līdzīgi nebiju vēlējusies. Es negribēju dziedāt, es negribēju nekādu zvaigzni būt, es neko to negribēju. Es gribēju būt ķirurgs. Šodien es būtu taisījis jums superplastikas.
Bet, redziet, es stāvu uz skatuves un pat domāju, vai ir kāds labs kaut ko varētu pievilkt. Nu, labi, tālāk iesim. Amerika, liels darbs, super. Man piedāvāja strādāt. Nu, labi, nelīlīšos, nevajag vēlāk. Nākošais, laikam, moments, mans festivāls Rendezvous. Es arī to nebiju plānojusi. Man uzveicināja Jūrmals doma un piedāvāja veidot festivālu. Un es domāju, nu kā, es dzīvoju Jūrmalā, es gribu, lai Jūrmala plauktu, lai būtu jauki ciemiņi tur, lai viss notiek. Un es pieru mieru, un mēs ar Elitu Milgrāvi sākām veidot šo festivālu, un šogad jau ir 8. gads, viss notiek. Visiem patīk, starp citu, visi jūs uzaicina. Nedomājiet, jūs palaižiet garām, iedomājieties, vienā koncertā uzreiz iznāk ārā 15 izpildītāji no dažādām valstīm. Un mūsu zvaigznes Latvijas, Lietuvas, Igaunijas. Tā kā es jūs aicinu visus pēdējās 3 izējamās dienas jūlijā. Neaizmirstiet, nepalaižiet garām. Varēsiet pēc tam pateikt, oi, Laima tur lielījās. Nē, nenožēlosiet. Starp citu, ja prasīt, kas es esmu, un es pat nevarētu pastāstīt par sevi. Maz ko var pastāstīt. Man liekas, ka es baltu un pūkaini, viss ir labi. Bet izrādās, ka, kā man saka, man draugi, kolēģi, ģimene, ka man ir raksturs, ka es esmu ļoti prasīga. Galvenais nesaprotot prasīgumu un kaprīzi kaut kādu. Es patiešām esmu prasīga pret sevi pirmkārt un pret visiem, kas man apkārt. Jā, tā ir taisnība. Un pēdējie man koncerti bija Amerikā pavisam nesen. Un pēkšņi man muzikanti čatā uzraksta man bildi un uzrakstīts, tas nav svarīgi. Es domāju, kas tas vēl ir? Es saku, ko tas nozīmē? Viņi saka, Laima, tu neesi ievērojis? Tu 10 reizes dienā saka, tas nav svarīgi. Un tad es sāku ievērot. Kā tik kaut kas, es saku, tas nav svarīgi, tas nav svarīgi. Pat tiešām nav svarīgi. Tik daudz lietas nav svarīgas. Mēs sevi mokam, laiku tērējam, gribam, pārdzīvojam, apvainojamies par tik nesvarīgām lietām. Šodien, atskatoties atpakaļ, man ir kur atskatīties. Es redzu, ka tik daudz es biju iztērējis sevi nevajadzīgi. Pašsvarīgākās lietas ir mūsu ģimene, mūsu veselība. Karjera, ja viņi nav, ja nav pārāk daudz. Karjera ir ļoti labi, bet vienmēr atstājiet laiku, jo es biju tieši tā, kas visu sev atdeva skatuvēji. Es neredzēju, kā mani suņi nomira. Es neredzēju, kā mani māsas bērni izauga. Es neredzēju, kā mani māmiņa novecoja. Es tik daudz pazaudēju. Paldies Dievam, ka man bija tā slimība, kas man atsvaidzināja. Es sapratu pēkšņi, ka svarīgākais tomēr ir, katra diena ir svarīga, katra diena. Un svarīgi ir tie tuvie cilvēki, kas ir blakus. Viss pārējais ir tāds štruns, ticiet man. Tā kā, dārgās dāmas, es gribu teikt, ka galvenais esiet veselīgs, priecīgs, smaids pagarina dzīvi, tāpēc smaidam. Nākt uz maniem koncertiem, es vēl pagaidām varu. Jā, starp citu, sports. Es braucu ar riteni katru dienu, sportoju, viss dar, ko vajag. Tā kā mīliet sevi, un tad jūs arī mīlēs. Un es tik daudz te pļāpāju, es domāju, ka mums, ziniet, ka viss labais un sliktais aiziet. Un man uzreiz galvā ir, viss nāk un aiziet tālumā. Dziedam kopā. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Un sākas viss no galā. Tagad jūs. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un sākas viss no galā. Liels paldies, ka jūs
15 minūtes man veltījāt. Paldies! Esiet laimīgs! Laima, ja drīkst vienu jautājumu. Tā kā jūs pieminējāt to, ka jums ir uz ko atskatīties, un tajā pat laikā sakat, ka tam nav nozīmes. Daudzām lietām tiešām dzīvē nav tā nozīme, ko mēs tam piešķiram. Bet domājot par jūsu vārdu, laima, tas, protams, latviešu folklorā, tautas dziesmās ir ar īpašu skanējumu, ar tādu, varētu teikt, pat nozīmi, laba vēlējumi, izdošanos, liktenis. Vai jūs tomēr domājat, ka pretēji tam, ka jums bija cits plāns vai citi sapņi dzīvē, tas bija jums liktenī ielikts, un tāpēc tas piepildījās arī pat tad, ja gribējāt citādi? Laimas vārds palīdzēja. Paldies, jā. Paldies manai māmiņai. Viņa man izdomāja to vārdu. Paldies viņai. Starp citu, es jums varu izstāstīt, kamēr tie puiši tur ko dara. Man 12 gados māmiņa aizved pie zilnieces. Bija tāda Marta Jūrmalā. Priekš kā man vajadzīga tā zilniece? Nē, es gribēju pie viņas iet, nē, es gribēju uzzināt 12 gados. Viņa man visu pateica. Par slimību, par maniem braucieniem uz ārzemēm, par to, ka mainīsies valdība. Par to vispār nevarēja tajā laikā pat iedomāties. Tā kā šodien vairāk tāda zilniece nav. un nav arī daktori, kas to var dakterēt. Tagad kādreiz bija tantiņas, kas varēja palīdzēt. Jūras vecvagars, ziniet, tādu dakteru daudz varbūt dzirdēja. Tas mans liels draugs bija. Viņš teica, vairāk šodien nav tantiņa, kas var aizrunāt, kas var, tā kā netērējat naudu, ejiet pie daktera. Vienmēr sakot, paldies vēlreiz, papļāpāsim nākamreiz. Jā, paldies, Laima. Paldies.